Un es sākšu ar citātu. Es tūliņ iedomājos zilganu novakari, bez saules, kad debesis izskatās sevišķi plaša un tāļa, un caur šo tāļumu manās ausīs klusi šūpodamās nāk ilgu pilnu melodiju. Tas atceļ manā dvēselē gaidas, kuras ar neapturamu spēku velk mani kaut kur tāļumā. Latvijas 19. un 20. gadsimta mijas vizuālās mākslas pazinēji šo rindu pirmavotu vispirms censtos meklēt atsauksmēs par Vilhelma Purvīša glezniecību. Turpretī literatūras vēsturniekiem droši vien uzreiz būtu skaidrs, ka tas ir fragments no Kārļa Skābes recenzijas par Raiņa dzejas krājumu Tālas noskaņas zilā vakarā. Tā nosaukums pauž redzes un dzirdes tēlu kopspēli, kas tolaik Latvijā dažādās izpausmēs nodarbināja ievērojamākos jaunos glaznotājus un ir piesaistījusi viņu mākslas mūsdienu pētniekus. 20. gadsimta gaitā Purvīša un Raiņa vārdi kopā visbiežāk minēti, vispārēji iezīmējot nacionālās kultūras kanona siluetu. Kā rakstīja, piemēram, viens no daudziem piemēriem 1971. gadā mākslas zinātnieks Pēters Savickis nevelti Purvītim latviešu tēlotājā mākslā piedēvē tādu pašu nozīmi kā Rainim literatūrā. Kas saprotams ar šo nevelti, tas drīzāk tāds retorisks apgalvojums, tāda aksiomātiska patiesība, kas var pārvērsties tautoloģismā bez tuvinājumu konkrētībai. Un atkārtojot šādus apgalvojumus no reizes uz reizi. Un šajā referātā konkrētība eklektiski aptvers dažāda rakstura reālijas, netiecoties pēc metodoloģiskas viengabalainības, bet parādot dažādus biogrāfiski pierādāmus vai varbūtējus saskaras punktus. Viena no referāta tēmas tiešajām ierosmēm saistās ar divām gleznām Aspazijas mājas salonā Dubultos. Tur stūrītī, pietuvinājumā, kur kā Rainim piederējuši mākslas darbi, līdzās skatāmi Valdemāra Zeltiņa bērzi un Vilhelma Purvīša ziedošās ābeles. Otrajā gadījumā pārstāvot nezināmu ainavu, ko dzejniece paturējusi savā tuvumā līdz pat mūža beigām. Šis ir ar vislielāko varbūtību cits darbs, kas ir iekļauts pašreizējā ekspozīcijā kā atsauce. Savukārt līdz pat ļoti nesenam laikam dažādu iemeslu dēļ, par kuriem mazliet tālāk nebija muzejniekiem zināms, ka blakus Purvītim īstenībā savā sapņu vietā, līdz ar to ir pārstāvēts Valdemārs Zeltiņš. Tā bija kā nezināma mākslinieka ainava no Raiņa kolekcijas. Monogrāfiski pētot, te arī apliecinājums, ka Purvītis pie Aspazijas mājās bija vēl 40. gadā, kad jaunās varas pārstāvji inventarizēja privātos mākslas krājumus. Un monogrāfiski pētot abu mākslinieku veikumu, mazliet iezīmējusies arī viņu sadarbība ar Raini, kuras izzināšanai tagad vērts pievērsties mērķtiecīgāk un tādējādi arī dažos aspektos labāk izprast, kā izpaudusies pētījumos par dzejnieku uzsvērtā tuvība vizuālai mākslai. Te īsi tikai piebildīšu, ka vispārīgi gan citos aspektos konkrēti par šo jautājumu ir rakstīts, ir pētīta Raiņa bibliotēka, viņa tēlotājas mākslas interešu aspektā ir pētīts Raiņa tēls mākslā, kas bija ikonogrāfiski svarīga tēma, jo padomju laikā pat ir vairāki autori, gan publicistiski, gan zinātniski pētījumi un apcerējumi. Un, protams, visbeidzot, pirms dažiem gadiem jūs varat atcerēties
Lailas Bremšas pētījums par Raņa tēlu zemdegas mākslā. Tā kā Rainis kā ikonografiska figūra ir mākslas vēsturē apgūts, protams, ir pētīt arī viņa darbu iestudējums scenogrāfiju, bet ir tādi aspekti, kas ir paslīdējuši garām vai parādījušies fragmentāri un kam savukārt savu iemeslu dēļ tagad pievērsīšos es. Un sāksim ar Zeltiņu. Rainim piederējušajā ainavā Bērzi Zeltiņš ir attēlojis gaiši plankumainus stumbrus pavasara saulē pret gaismu, kas aužas cauri lapotņu pirmajiem pavasara zaļumam. Priekšplānu nosedzis ar ieslīpa krītošu zaru vēdekli, un tālākajā plānā gan turpinājis ēnu rakstu, gan ieglaznojis gaisīgi ziedošus kokus un krūmu kupenes. Pirms dažiem gadiem Latvijas, tagadējā Latvijas Nacionālā rakstniecības muzeja, rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā, tas vēl bija aprakstīts un arī Aspazijas muzejam deponēts kā nezināma gleznotāja darinājums, taču patiesībā jau pirms 30 gadiem versija par varbūtējo Zeltiņa autorību pievērs tam manas Mākslas akadēmijas kursa biedrenes, mākslas vēstures studentes Gunas Pigitas uzmanību, un viņa tolaik savā bakalaura darbā konstatēja, tāpat kā vēlāk gleznotajos darbos arī šeit, caur lapotni krītošā saules gaisma, zem it kā saskalda joslās to uzsvērdama kā tādu Zeltiņa iespējamās autorības pierādījumu, un veidojas tāds ritmisks rūtojums, ko viņi izcēla kā vienu no galvenajām Zeltiņam raksturīgas kompozīcijas pazīmēm. Bet tagad pieņēmumu par Zeltiņa autorību apstiprina ne tikai radniecīgi piemēri citās kolekcijās, bet arī iespēju ieraudzīt topoša attēlojuma aprises ap 1900. gadu uzņemtajā fotogrāfijā, kur Zeltiņš glezno brīvā dabā, stāvēdams pie etīžu trīkāja un audeklā vēl nepabeigtajā iezīmējas ļoti līdzīga kompozīcija ar ēnu plankumiem priekšplānā un kokiem tālāk. Tas noteikti ir cits darbs, taču princips ļoti līdzīgs. Gaistošo atmosfērisko iespēju tvērumā šis jaunais jūsmīgais Zeltiņš ir gluži kā pretstats vēlākajam sev, taču ainava Bērzi palīdz iztēloties, piemēram, Karlim Jurjānam atmiņā palikušu impresionistisku gaismas efektu gleznu, kurā draugs attēlojas saules darbošās gaismas aušanos cauri rīta miglai. Darbs varēja būt gleznots ap 1900. gadu, kad Zeltiņš pameta mācības Benjamina Blūma skolā, lai strādātu brīvā dabā, sekojot Purvīša un Levitāna darbos gūtajām ierosmēm, bet vēl nebija nonācis pie ekspresīvās izteiksmes, kas viņa glezniecībai kļuva raksturīgi dažus gadus vēlāk. Noprotams, ka Rainim kā vienam no autoriem patika Zeltiņa ilustrācijas satīriskās dzejas antoloģijai uz karstiem ķieģeļiem, bija runa par Rainu un humoru diskusijā iepriekš, vēl viens piemērs viņa darbībai šajā žanrā, kas, protams, literatūras zinātniekiem labi zināma. Protams, mēs varam reizēm spriest, ka humoristi nav paši, ka ir paskāji kurpnieki, bet savā ziņā attiecībā ar šo žanru, bet jebkurā gadījumā, jā, Rainis arī ir viens no šīs antoloģijas dalībniekiem, un acīm redzot viņam Zeltiņa darbi, šie un varbūt vēl citi nezināmi. Protams, arī pārējās šī izdevuma ilustrācijas droši vien patika, jo viņš kopā ar jauno mākslinieku 1905. gadā iecerēja izdot humoristisku laikrakstu Virpulis, ja Virpulī, kā parādās kādos avotos, kas bija arī izsludināts presē kā satīrisks nedēļas žurnāls Raņa vadībā no 1906. gada sākuma, kad, kā mēs zinām, reālajā dzīvē topošais redaktors jau
bija devies projām no Latvijas. Un šis darbs tādā formā tolaik neiznāca. Zeltiņš žurnālam bija uzzīmējis, kā vēlāk atcerējās Aspazī, dažas karikatūras, kuras 1906. Gadā bija palikušas Rīgā un pazudušas, taču ir saglabājies vāks zīmējumam, vāka zīmējumam, kas pēc Raiņa domām arī bija raksturīgs savam laikam un savam autoram. Šis virpulis šeit, kā redzam, ir personificēts kā debesīs virs pilsētas no liesmu mēlēm un tumsas apmetņa savīts dinamisks tēls, kura sejā tāds saudabīgs, varbūt bērnišķīgs meitenīgums apvienojas ar, manuprāt, diezgan pārsteidzošu līdzību cilvēkam Edvarda Munka kompozīcijas kliedziens grafiskajā variantā. Un jūgenstila līganais rotaļīgums ar visai draudīgu ekspresiju. Varam iedomāties, diezgan iedomāties, ko šajā revolūcijas gaisotnē šāds virpulis nes. Nedaudz vēlāk, jau trimdā, Rainis acīm redzot vēlējās, lai tieši Zeltiņš darinātu vāku viņa rediģētajam virpuļu kalendāram. Tā izdevējs mākslinieka uzvārda brālis Dāvids Zeltiņš 1906. Gada oktobrī dzēniekam rakstīja, ka šai nolūkā tomēr griezies pie Alfrēda Purits Pēterburgā, jo Zeltiņa neesot Rīgā. Šī žurnāla vāka zīmējumā redzams, ka Zeltiņa virpuli veido divi spēki, uguns un nakts. Un, kad jaunais latviešu teātris Rīgas latviešu amatnieku biedrības namā 1905. Gadā gatavojās iestudēt Raiņa nesen pabeigto drāmu Uguns un nakts, Zeltiņš bija uzņēmies gleznot dekorācijas. Lugas autors atcerējās, ka priekškara skici tiku vēl redzējis, bija skaista simfonija sarkanā un zaļā. Zeltiņam jau toreiz bija izmaksāta samērā liela summa darba iesākšanai, kas rādīja, kādas cerības tanī laikā lika uz šo lietu. Vēlākais ir tikai turpinājums šim sākumam. Reakcija izjauc šos plānus. No toreizējām Uguns un nakts scenogrāfijas iecerēm mēs varam nav saglabājies nekas, un mēs par tām varam domāt tikai balstoties uz Raiņa atmiņām. Un par šo projektu gan arī saglabājušās dažas Aspazīs piezīmes, atklājot, ka tolaik, kad lielais darbs bija pabeigts, proti šis dramaturģiskais materiāls bija gatavs, visinieks piesolījis 500 rubļus dekorāciju un kostīmu izgatavošanai. Mākslinieks Zeltiņš izfantazēja Lugas skatuvisko ietērpu, bet tas notika 5. gada revolūcijas laikā, mums bija jābēg. Vēlāk Mierlauka inscenējums parādījās ar kugas dekorācijām. Zeltiņa dzīve pēc dažiem gadiem traģiski noslēdzās viņam pašam, aizejot mūžībā un sekojot savā ziņā zemgaliešu birutas un vēl dažu bohēmiešu loku personību piemēram, kas pēc dažām pazīmēm vedina domāt, ka paraugiem ne tikai personiskajiem pārdzīvojumiem, bet arī paraugiem bija nozīme. Mazliet atkāpjoties, jo šī tēma te ir ieskanējusies, par to man vedina domāt, piemēram, Aleksandra Štrāla sarakstu ar Līgavu, ko viņas vecāki ilgus gadus neļāva izdarīt liktenīgo izvēli un nodibināt iecerēto ģimeni. Vienā brīdī viņi savā sarakstē atsaucoties uz zemgaliešu birutu un uz Martu Ozoliņu, vēl dažiem cilvēkiem apsprieda variantu, ka varbūt doties nāvē būtu labāk, bet viņi izvēlējās tomēr citu dzīves ceļu un dzimta turpinās joprojām, bet pēc šīs atkāpes, turpinot ar
Purvīti, kas pie Aspazijas ir sastapies ar savu kādreizējo sekotāju un pārspēt gribētāju. Raņa un Purvīša tiešās sadarbības galvenās pieturzīmes attiecas uz 10 gadi, kad viņi abi kā nacionālās kultūras pīlāri pēc dzejnieka atgriešanās no trimdes un arī Purvīša atgriešanās no prombūtnes strādāja jaunās Latvijas valsts labā. 1920. gadā Purvītis darināja vāka zīmējumu Sanša Gulbi izdotajiem Raņa dzejas krājumiem Adjo Bella, Čūsku vārdi un uz mājām, kā arī to kopsējumam Treju loki. 1920. gada 8. decembrī dzejnieks dienas grāmatā ierakstīja, ka saņēmis uz mājām un Čūsku vārdus, ko viņam atnes Gulbi darbinieks, un te ir piezīmes, ņēmu, izlasīju. Patīk ne lasīt, bet atgriezt. Daudzams drukas kļūda atstāja nepatīkamu iespaidu. Ilgi priecājos par vāka zīmējumu. Par ieeju Čūsku vārdos kalpo simetriska kompozīcija, kuras oriģināls ir pārsteidzošā veidā saglabājies Nacionālajā mākslas muzejā ar ģeometriski skaidru mauzoleju centrā, kā šķirtnis starp šo pasauli, ko simbolizē bērs gaišajos stumbri abās malās, un aizsauli, ko ievada melnā josla darba priekšplānā. Tā to interpretēja savulaik mākslas vēsturniece Inta Pujāte. Viņa arī šo zīmējumu izcēla kā klasiskās un modernās mākslas sintēzes kvintesenci, un kaut kādā mērā to varbūt varētu arī uzskatīt par visu Purvīša mākslas neoklasicisma un simbolisma alūziju, koncentrētu kopsavilkumu. Šīs alūzijas sabalsojās ar dažādām telpiskām iecerēm sava laika memoriālajā kultūrā, ja mēs skatāmies uz arhitektonisko veidojumu, taču viņi jaunradē deva vietu citām ievirzēm. Bez smalkām, bet asām ornamentāla aizpildīta laukuma robežām. Vāki patika ne tikai Rainim, bet arī recenzentiem Adolfam Ersam un Kārlim Dziļlejam. Turpretī modernisma mākslinieks, kādreizējais Purvīša audzēknis un kopumā viņa jaunradē ļoti labvēlīgais romans Sutis šķendējās. Akadēmiķa Purvīša Raņa grāmatu vāki pierāda, ka viņa grafiskās spējas ir diezgan problemātiskas. Tamdēļ viņam jāķeras pie mākslīgas nestila manieres, un šī maniera mums daudz ko atgādina, diemžēl atkal no vācu jūgenda un Leistikova stilizatoriskajām manierēm. Tas parāda, ka Suta tobrīd bija gadsimta sākuma mākslas stilistikas noliedzējs un atskatījās uz to ar kritiku, kas gan dažādos virzienos saglabājās vēl ļoti ilgi gadsimta gaitā skatījumā uz gadsimta sākuma stilistiku, un tas var būt arī viens no iemesliem, papildu iemesliem, kāpēc arī zemgaliešu Birutes veikums literatūrā un vēl dažu citu arī viņas laika biedru vīriešu veikums ir maz zināms, zināma skepse. Gan romantiska vilkme vienmēr jaunu cilvēku vidū, kas to atklāja sev, bet arī var pietiekami nenovērtējot šo estētiku, skatot to par tādu gadsimtu mīsu pārspīlējumu. Viņa vāki ir nesaprasta grafika un vienīgi bagātais, lai arī rupjais kolorējums, vēl kaut kā tos glābi no banalitātes. Tāds bija Sutas spriedums par šiem darbiem. 1921. gadā dzejnieks gleznotāja darba jubilejā sveica viņu ar vēlējumu vispirms kā tuvākā mērķa piepildījumu dot mums Mākslas akadēmiju blakus Mākslas muzejam, bet vienlaikus likt savus tālākos mērķus uz mūžību, te ieskanas nākotnības motīvs. 1927. gadā viņiem reālajā dzīvē izdevās pārvarēt
šķēršļus, lai Stokholmā sarīkotu Latvijas mākslas izstādi, ko Rainis atskatā uz savu darbu izglītības ministra amatā uzsvēra kā spožu sasniegumu. Tomēr saglabājusies vēstule, kuru Purvītis 1927. gada 1. oktobrī rakstījis Rainim kā amatpersonai brīdī, kad izstādes iecere īsi pirms paredzētā norises laika draudēja izgāzties. Nevēlamo iznākumu izdevās novērst. Kā atcerējās Augusts Annus, Purvītis bija pieļāvis, ka Rainis, līdzīgi kā viņa priekšteči izglītības ministra amatā, par izstāžu nepieciešamību ārzemēs būs tikai runājis vien. Tomēr izrādījies, ka Rainis, citēju, ir pavisam cita kalibra. Purvītis Annusam bija stāstījis, kā Rainis viņu vēlreiz pilnvarojas noorganizēt latviešu mākslas ārzemju izstāžu lietu un kā neticama parādības pilkti atainojas lielo dzejnieku sitam ar dūri pa galdu. Purvīša cieņas apliecinājums Rainim izpaudās nevis jubilejas apsveikuma retorikā, kā mēs to redzējām iepriekš no Raņa puses, bet izskaidrošanās vēstules frāzē, ka izstādes priekšgalā stāv divas tik eminentas personas, kā Zviedrijas princis mākslinieks un Latvijas ģeniālākais cilvēks dzejnieks. Pirmais no minētajiem bija gleznotājs, princis Eušēns, Raņa vienaudzis, kur Purvītis pazina kopš gadsimta mīs ceļojumiem un izstādēm, tādēļ īpaši raizēdamies, ka Latvijas māksla uzņems izsmalcinātajā Stokholmā, kur viņa skatījumā arī personificēja šis laika biedrs, un ilgodamies, protams, lai šī uzņemšana notiktu godam. Muzeja krājumā Zviedrijā toreiz palika daži latviešu mākslinieku darbi, to skaitā Purvīša glezna tirgus būdas majoros, kas pat labam digitālas kopijas veidā skatām Aspazijas mājā izstādē Krāsu dzejnieks. Jā, man tur pavisam maz vairs ir palicis. 1927. gada izstāde aizsāka Latvijas mākslas viesizstāžu virkni, kas ar pārtraukumiem turpinājās līdz 1939. gadam, galvenokārt Purvīša vadībā. Gleznotājam bija lemts noliegt galvu, pavadot dzejnieku pēdējā gaitā, kā tas redzams Viļa Reidznieku uzņemtajā bēru fotogrāfijā. Tomēr līdzās dokumentētajiem biogrāfiskajiem faktiem iespējams runāt par saskaru un miedarbību gleznotāju un dzejnieka jaunradē un tās uztvērumā. Raņa un Purvīša savstarpējā radošā ietekmēšanās paliek varbūtība miglas tālo noskaņu aizplīvorot. Taču skaidri noprotams, ka gleznotāju darba iepazīšana skoloja dzejnieku lasītājus un otrādi. Krājuma Adjo Bēla recenzijā Valdemārs Dambergs 1921. gadā aprakstīja šo dzejas darbu kā gleznu ciklu, kurā krāsu mirdzums, tīrība un caurspīdīgums aiziet līdz vecmeistariskam krāsu biezumam un tumšajām zaigām. Antons Krauja sprieda, ka ja Raņa Dairadas pamatvilcienus gribētu projicēt uz audekla un likt tiem runāt uz skatītāju Raņu valodu, tad ilustrācijai, gleznai dekorācijai būtu jāapvieno skatītājs ar tādu telpas bezgalības sajūtu, kā nemirstīgais Raņa dzejols kalnā kāpēs. Tām būtu jāizceļ galvenām kārtām divi momenti – tāla skaidra perspektīva un līniju harmoniska noslēgtība. Varam meklēt atbilsmes arī šajos vāka zīmējumos. Pilnībā izkliedēt varbūtību miglu un iezīmēt skaidru aptvārsni jautājumā par Purvīša un Raņa jaunradas saskarēm droši vien būtu pa spēkam vienīgi Aspazijai. Pat ja izrādītos, ka Purvītis pats savā Jūrmalas vasarās 30. gados nav viesojies Aspazijas namā, lai kopīgi atcerētos pagājušo un viņas satuvinājusi muzejiska interpretācija mūsdienās,
Aspazija, glabādama nezināmo purvīšu gleznu, noteikti varētu komentēt kādā mūsdienām tuvā sarunā izskanējušos mīļās kolēģis Edvardas Šmitas minējums par to, ka Raiņa un purvīša māksla tēlo noskaņu laikā vieno vairāk nekā tikai laika gars. Aspazija, atšķirībā no Raiņa, jau 1898. gada beigās un 1899. gada sākumā Rīgas Mākslas biedrības salona atklāšanas izstādē bija redzējusi ap 70 purvīšu un arī pēc purvīša gleznu, un arī pēc izstāžu nomaiņas pēdējā rindkopa nespēja atraisīties no to radītā iespaida, kas skatītājā modina Faustam līdzīgu ilgošanos, tai līdzi vienmēr līdzi doties. Katrā ziņā Raiņa dzeja, iedzīvinot, līdz tam reti lietoto vārdu noskaņa, palīdzēja tapt valodai, kādā jau vairākās paudzēs domājam un rakstām par 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākumu mākslu, kas purvītim pašam profesionālajā žargonā līdz mūža beigām palika štimunga, Janim Rozentālam rakstos sajūsma, vēl dažam autoram jūsmība, Kārlim Štrēlam daļliteratūrā skandums, tas iemantoja noskaņas apzīmējumu tādos savienojumos un kontekstos, kā noskaņu māksla, bez kuras purvīša jaunības laikmeta Latvijas glezniecībā tagad šķiet neiespējami aprakstīt. Paldies!